Līgo svētki, manuprāt, nav iedomājami bez siera, tāpēc sadomāju uzcept savu izcilo sieru kūku. Tā būs pikantā sieru kūka, tā kā ļoti labi derēs tieši līgo vakara galdam. Man sieru kūka sastāvēs no pamatnes un no siera krema, un pamatnē man ir nepieciešama krekeri un sviests. Krekerus sasmalcinu un sajauc kopā ar mīkstu, istabas temperatūrā noturētu sviestu. Krekerus ņem kādus 200 gramus un sviestu aptuveni 100–150. Kad krekerus esmu sasmalcinājis, sajaucu tos ar mīkstu sviestu. Sviestu es parasti pievienoju tik daudz, lai veidotos tāda viendabīga masa un lai šo te krekeru sviesta maisījumu varētu izklāt viendabīgi pa kūkas formas pamatni. Un tagad ņem pannu ar kūkas formu, izvēlējos šādu te apaļu bez pamatnes, un tagad ieklāšu šo te sviesta cepumu masu, viendabīgi pieplacinot to pamatnīti pie pannas. Un tieši šādā pašā veidā var arī sagatavot saldajām sieru kūkām pamatnes, ņemot, piemēram, saldos selgas cepumus vai saldos krekerus. Sagatavoto kūkas pamatni lieku cepeškrāsnī iepriekš uzkarsētā 180 grādos uz kādām 10 minūtēm. Un pa to laiku sajaukšu sieru masu. Siera krems sastāv no 3 galvenām sastāvdaļām. No svaigā siera, kuru var ņemt vai nu Filadelfijas, vai nu svaigo sieru rasa, vai līdzīgi, kas ir šiem sieriem. Un arī skāps krējums un olas. Es pirms bļodā ņemu 3 olas. Pie olām pievienoju sāli un pipars. Un pie olām pievienoju 400 gramus skābo krējumu. 300 gramus svaigo sieru. Un kādas 2 ēdamkarotes miltus. Miltus liek tāpēc, lai kūka saturētos labāk kopā, un to varētu ēst jau siltu. Un tagad atliek šo visu saputot, tā lai masa ir viendabīga un neveidojas nekādi kunkuļi. Tagad, kad siera masa saputot, atliek pievienot garšvielas, ja tās jau nav pietiekamā daudzumā. Bet šo masu vienmēr labāk ir pagaršot. Ar sāli noteikti nevajag pārspīlēt, jo mēs vēl pieliksim klāt saulē kaltētas tomātus, tie arī dos sāļumu. Pie siera masas es pielēju arī kādu pili čili eļļu, jo man garšo čili, un man patīk, ka siera kūka ir nedaudz pikanta. Eļļu vienkārši iemaisu. Un tagad šo smaržīgo, garšīgo sieru krēmu noliek nedaudz maliņā un sasmalcināšu saulē kaltētas tomātus, kurus mēs pievienosim arī šai siera masai. Kūkas pamatne 10 minūtes ir pavadījusi krāsnī. Tagad uzberu virsū sasmalcinātos saulē kaltētos tomātiņus, jo tas piedos kūkai ļoti labu garšu. Un tagad virs tomātiem uzlēju siera masu. Siera krēmu vienlīdzīgi izlīdzinu pa kūku, tā lai tā būtu vienmērīga un skaista. Un tagad ilgi nekavējoties lieku kūku krāsnī, kur tā pavadīs aptuveni 45 minūtes. Grādus krāsnī samazinājusi 160, jo siera kūks parasti cep zemākās temperatūrās. Četrdesmit 5 minūtes ir pagājušas, virtuve smaržo vienkārši fantastiski, un kūka noteikti ir gatava. Un kamēr kūka ir karsta, ļoti svarīgi ir ar mazu nazīti apgriezt gar maliņu, lai kūkai dziestot neveidojās plaisas. Un tagad kūku pavisam atdzesēju, lai pēc tam to varētu dekorēt un jau likt galdā. Un tagad kūku ar visu papīru pārceļ uz statīva un noņemu šo formu. Nu, un tagad atliek kūku izdekorēt. Un dekoram izmantošu rukolu. Šeit ir redīsu dīksti, arī kāds čili pipars un mazie čeri tomātiņi. Un rukolu lieku ļoti daudz. Šai kūkai noteikti dekorā vajag izmantot čeri tomātiņus, var, protams, arī dzeltenos. Šos pipariņus izmantoju tikai dekoram, tāpēc arī sēkliņas neizņem. Tie būs diezgan asi. Pārlikšu vēl dīkstus. Un pāri visam pārīvēju arī parmezānu sieru. Nu, lūk, Līgo svētku galdam ir uztapusi viena smaržīga, sātīga un neiedomājami garšīga siera kūka. Lai jums labi garšo un priecīgs Līgo svētkus!